par to, kas notiek, lai būtu skaidrs, par ko šajā grāmatā ir runa. Pievakarē ciemata vidū sapulcējās visi tā iedzīvotāji. Nekad nebija redzējis viņus visus kopā. Večiņas un večukiņi, dažas pusmūža vecuma sievietes un vīrieši krietni gados. Un bērni. Linds, Rūta un es. Ciematā mēs bijām tikai 3 bērni. Stāvēdami uz ciemata celiņa visi ilgi klusēja. Dažas dienas neskojies vīrietis iesāka. Notiek dīvainas lietas. Tas vēl nav bijis. Visi vienā mirklī sāka stāstīt, kas noticis šo dienu laikā. Viena govs piena vietā sākusi dot pēc plasmasas smirdošas sūkalas, kādā akā pazudis ūdens, bet no akas dzīlēm sākušas plūst dīvainas skaņas, kas atgādinājušas slapju zābaku žļurkštoņu. Pazuda visas vienīgā ciemata bitenieka bites, palika 8 tukši spieti. Tāpēc no sirdsēdām nakts laikā viņš ne tikai nosirmoja, bet arī apauga ar neiedomājami garu bārdu. Aizaugušajās pļavās, kas ieskāva ciematu, vakaros valdīja baiss klusums. Meža cūkas un stirnas naktīs tur vairs nenāca. Visus nomāca tante, pastāstīdama, kas mums notika ceļojot uz pilsētiņu. Mans dievs, nočukstēja večuks, kas smaržoja pēc tabakas, ieslodzīja mūs kā zārkā. Un tagad nogalinās, piemitināja drūma večiņa. Mēs taču neko neesam noziegušies, lai mūs tā iznīcinātu, pateica krietni jaunāka sieviete. Vēlāk uzzināja, ka viņa ir Lina un Rūtas mamma. Tad kāpēc tas viss notiek? Tante sadusmojās. Varēja redzēt, ka Rūtas un Lina mamma viņai nepatīk. Nezinu, Rūtas un Lina mamma nopūtās. Nezini, tante nevarēja nomierināties, bet jūs visi taču esat tik gudri. Bērni, vīrs, pat jūsu suns izskatās visgudrākais visā ciematā. Likās, ka tante, Rūtas un Lina mammu par kaut ko apskauž, tāpēc dusmojas. Bet kur meklējams jūsu vīrs? Rūtas un Lina mamma nepiekāpās. Tantei atlika pastāstīt, ka onkulis neatgriezās un ka par viņu nav nekādu ziņu. Vienīgi vīrs gados pateica: ja arī tālāk tās labzīsimies viens no otra, bēdīgi beigsies mums visiem. Visi klusēja un varēja redzēt, ka visi tam piekrīt. Cilvēki šo dienu laikā bija tā nobaidīti, ka vairs negribēja dirnēt savās mājās, slaistīties tikai savos dārzos un rušināties tikai savās vagās. Bet ko darīt? Kauties? Ar ko? Negaidīti pajautāja dažas dienas neskojies vīrietis. Visi klusēja. Tiešām. Kā lai noķer smaržu, kas pazūd? Vai apstādina vētru? Vai sagrauj neredzamo baiļu sienu, kas mūs apjūzusi no visas pasaules? Varbūt meklēt citu ceļu pār purvu, nedroši pajautāja Linds. Jābūt taču kaut kur. Tikai jums, bērniem, šķiet, ka purvā ir daudz slepenu celiņu. Šeit jums nav nekādas pasakas. Varbūt arī kādreiz bija tie celiņi, bet tie visi sen ir pazuduši. Vieni nogrima, par citiem cilvēki aizmirsa, noteica mūsu izglābtās kazas īpašnieks. Bet varbūt pagaidām, kamēr par mums kāds atcerēsies, piedāvāja Rūta, kas līdz šim bija klusējusi. Bet kas gan atcerēsies? Pilsētnieki sāk braukt jūlija vidū, pasniekam ar pensijām jāparādās tikai pēc 2 nedēļām. Mūs pat aizmirsis kaimiņienes vīrs, Rūtas un Lina mamma noteica. Tante uz viņu nikni paskatījās, taču tikai nopūtās. Bet ja nu tā ir visur, karstums, putni, smaržas un iet nekur neļauj, negaidīti pateica večiņa ar zilām acīm. Ja nu visā pasaulē tādas nekārtības, tad sanāk, ka nekādu palīdzību nesagaidīsim, drūmi noteica dažas dienas neskuvies vīrietis. Visi ilgi klusējām. Un ko jūs būtu teikuši mūsu vietā? Izklīdām, nenolēmuši neko. Tikai redzējām, ka visiem palika nedaudz vieglāk. Varbūt patiešām labi izlīst no savām maliņām un krātiņiem. Tiesa, kāds jokodamies piedāvāja mums ar Līnu izveidot ātrās reaģēšanas spēkus. Visi bija dzirdējuši, ka tādi spēki ir visā pasaulē. Neviens nepretojās, bet arī nepiekrita, tikai drūmi klusēja. Visticamāk piedāvājumu uztvēra kā jociņu, bet mums ar Linu doma patika.
Vispirms nolēmām izmeklēt aku, kurā pazuda ūdens, un no kuras izplatījās skaņa, kas atgādināja samirkušu apavu žļurkstoni. Jocīgā aka piederēja vientuļam večukam lielā mājā ar vecmodīgiem logiem un sunām apaugušu jumtu. Večuks ilgi uz mums skatījās, pēc tam, acīm redzot, atcerējies vakarējo ciemata sapulci, pamāja roku uz akas pusi un pateica: tikai neiekritiet. Dažas minūtes vēl pastāvēja un neteikdams ne vārda aizgāja. Piedalīties akas izlūkošanā viņš netaisījās. Viņam pat nebija interesanti skatīties, ko mēs darīsim. Nocēlām akas vāku, skatījāmies uz leju. Dīvaini. Nejūtām nekādu ūdens smaržu, bet bez šīs smaržas nevar dzīvot neviena aka. Man bija nācies redzēt rozes, saldējumu, dūmus bez smaržas. Tētis reiz stāstīja par smaržām bez smaržas, bet tam bija grūti noticēt. Smaržas bez smaržas tad būtu tas pats, kas svilpīta bez skaņas vai neredzama ceļa zīme. Bija dīvaini par to dzirdēt no tēta. Viņš par visu runā nopietni, pat piekdienās, kad pēc vakariņām joko pat mamma. Tētis nevarētu melot. Varbūt viņa apmānīja kāda avīze. Par visu visdīvaināk izskatītos aka bez ūdens smaržas. Pat tad, ja tajā akā nebūtu nelāsas ūdens. No drēgnās zemes akas dibana vienmēr nāk tik stipra ūdens smarža, teica, kad no tās atgūstas pat aiz slāpēm noģībušas zivis. Ahā, viszinīgā tonī noteica Linds, šķiet, ka akā patiešām nav ūdens. Ne tikai ūdens, pat tā smarža ir pazudusi, piemetināju. Kas gan tā par aku bez ūdens smaržas, teica Rūta. Tā nekad nemēdz būt. Prāto gan tas kuķēns, nodomāju. Visi trīs skatījāmies uz leju, taču neko neredzējām, tikai tumsā grimstošas betona aku gredzanu sienas. Nepalīdzēja pat linas šķiltavas, gaismas kūlis iegrima tumsā. Sausījāmies, gribēdam izdzirdēt dīvainās skaņas. Akā valdīja klusums. Lins piedāvāja nolaisties akā. Zinājām, ka klaiņot pa akām bērniem ir stingri aizliegts. Tētis man par to atgādināja katru reizi, kad braucām kaut kur bija kaut vismazākā aka. Izbraucot no mūsu pilsētas, paceldams pirkstu un paskatīdamies uz mammu. Tikmēr, kamēr man palika 10 gadu. Taču vēl tagad šis brīdinājums rosās kaut kur starp uzacīm un ausīm. No tā, kā saskatījās Linds ar Rūtu, sapratu, ka par stingro aizliegumu zina arī viņi. Iespējams, ka visi pasaules bērni to zina. Pat tiem, kuri dzīvo tur, kur nav nekādu aku, bet ir tikai ūdensvads. Taču nebija citas izejas. Akā nolaisties vajadzēja. Pie akas vārpstas bija piesieta ķēde ar spaini. Ķēde izskatījās stipra, kaut arī vietumis aprūsējusi. Bija skaidrs, ka vienam no mums vajadzēja sēsties spainī, bet pārējiem nolaist spaini akā. Kurš laidīsies? Skatījāmies viens uz otru, un jo ilgāk skatījāmies, jo biežāk mūsu abu ar Līnu skatieni vērsās pie Rūtas. Viņa bija uz pusi vieglāka un vismaz pusotras reizes smalkāka par katru no mums. Tagad par to domājot, tas viss šķiet kā visneiespējamākās blēņas. Nezinu, cik dziļā akā, ar nezinu, cik stipru ķēdi, laist mazu, nu labi, nelielu meiteni, zinot, ka akā nezinu, kas viņu var sagaidīt. Nav šaubu, ka dīvainās lietas un karstums, kas mūs pārsteidza, bija padarījuši mīkstākas mūsu smadzenes. Nolaisties akā, Rūta piedāvājās pati. Ilgi uz viņu skatījos. Patiešām, tajā skuķēnā ar izbalējušajiem matiem, kas mācēja parādīties un pazust bez skaņas, kaut kas bija. Kaut kas, ko līdz šim nebiju pamanījis nevienā meitenē. Diemžēl domāt, kas ir tas kaut kas, nebija laika. Linds atrada dēli, uzlikām to uz spaiņa. Rūta apsēdusies izmēģināja, vai ērti, iedevām viņai lukturīti, visi palūkojāmies apkārt, vai neviens neredz. Stingrais aizliegums bija ne tikai mūsu asinīs, bet arī kaulu smadzenēs. Un sākām lēni griezt akas grodu rokturi. Pirms Rūta pazuda akā, ātri pastiepa roku un pieskāros viņas plecam. Pats nezinu, kāpēc. Plec bija sakarsis un nedaudz trīcēja. Linds izlikās neko neredzam. Laidām lēni, bieži apstādamies un kliegdami akā.
vai viss labi? Labi! No apakšas atbalsojās plāna balstiņa, un mēs atkal turpinājām ceļu. Un tad, kad jau gandrīz visa ķēde bija akā, izdzirdējām vāju atbalsti. Dibens jau! Redzējām tikai lukturīša zibēšanu dzelmē. Šķita, ka pa akas dibenu skraida dīvainas uguntiņas.